Es saprotu, ka mēs sākam no tā, ka beidzās audio signāls un ir īkšķis no mūsu skatuves galvenā cilvēka. Es esmu Dace Akula, Zaļās brīvības eksperte aprits ekonomikas un tekstila jomā, un man liels prieks jūs visus šeit sveikt. Tie, kas esat šeit, pārdzīvojuši lietu un kā es gumīniekos vai citās apavos, tomēr galvenais, lai kājas ir siltas. Un arī, protams, sveiciens visiem tiem, kas mūs skatās vai nu ierakstā, vai šobrīd tiešraidē ir pieslēgušies diskusijai no izgāstuves līdz dizainam, kā vietējais tekstils un pārstrāde var izglābt modes nozari. Mūsu sarunas darba formāts ir redzams šeit ekrānā. Mēs ceram uz jūsu uzmanību stundu garumā, un man blakus, kā jūs redzat, ir kolosāls zinošs ekspertu loks, kur katrs no savas perspektīvas varēs mums sniegt izgaismojošus ieskatus šajā jautājumā. Es īsi iepazīstināšu jūs ar visiem mūsu runātājiem. Sākot no otras puses skatuvē. Sandija Sniķere, atkrituma apsaimniekošanas un aprits ekonomikas direktora klimata un enerģētikas ministrijā. Tā ir viena no ministrijām, kas strādā tā skaitā ar šiem te tekstila apritīguma jautājumiem. Tad centrā Uldis Skreps, AJ Power Recycling valdes loceklis, viens no ražotāju atbildības sistēmas operatoriem Latvijā, tie, kas palīdz ražotājiem, nes savu atbildību par to, kas notiek ar mūsu tekstilu, kad mēs to vairs nevaram valkāt. Ingrīda Gubernatorova, ZAO korporatīvās pārvaldības un audita daļas vadītāja. Un Katrīna Krūmiņš, Pasaules dabas fonda Zviedrijā, korporatīvo partnerību vadītāja. Un es gribēšu palūgt jūs varbūt īpaši ar sirds siltumu Katrīnu atbalstīt. Viņa nedaudz uztrauc, ka viņai latviski jārunā publiskā diskusijā, bet es domāju, viņa tiks galā 100 punkti, kolosāli nesot to saturu, arī latviešu valodā, jo ikdienā viņa strādā zviedru un angļu valodas formā. Redz, es teicu, Katrīna, ka te auditorija ir ļoti draudzīga, atbalstoša, nevienam virsū nerej un pavisam noteikti novērtēs saturu. Pirms mēs dodam iespēju visiem izmantot mikrofonu iespēju un iesildīt balsis, neliela iesaisti šeit auditorijā ar atbildi paceļot roku, atbildot uz jautājumu, kā tad jums liekas, vai ilgspēja tekstila industrijā nozīmē tiešām reāls pārmaiņas, nu lietas tiešām tiek mainītas, vai drīzāk tā tomēr ir zaļmaldināšana, ko mēs tā kā uzskatām, ka, būtībā lietas tāpat notiek kā agrāk, kuras būtu jāmaina, kas nemainās, bet virs kaut kas notiek, un par to ļoti daudz runā, un tāpēc mēs domājam, ka kaut kas notiek. Tātad, kurš drīzāk piekristu, ka notiek reāls pārmaiņas? Ceļam rokas arī tie, kas šeit ir augšā, skatuvē, kā ir. Mazroks, paldies arī tiem, kas ārpus telts. Tad vai pārējie domā, ka drīzāk zaļmaldināšana, kā ir? Kaut kas pa vidu, tāda variants trešais, kaut kas pa vidu. Kurš tā domā? Paceļam rokas. Mums tādas 3 dažādas grupas, ja? Tad būs iespēja mūsu ekspertiem arī atbildēt, un, protams, tad, kad jūs atbildat, lūgums pamatot savu viedokli ar to, no kuras vietas jūs nākat, un kas gal galā, kas jums liek ticēt, ka tās pārmaiņas vai notiek, vai tomēr varbūt pagaidām. Vairāk ir zaļmaldināšana. Varbūt, Katrīna, sākam ar tevi. Pēc visiem tiem siltajiem aplausiem uz tās baterijas viļņa ejam uz priekšu. Paldies par jautājumu. Es strādāju Pasaules dabas fondā Zviedrijā, un mums ir sadarbības partneri, vai mēs sadarbojamies ar H&M Group, un tas mums jau bijis gandrīz vairāk 15 gadi. Un tur mēs sadarbojamies ar ūdens jautājumiem, bioloģisko daudzveidību un klimatu. Un ir tā, kad H&M būt uzņēmums, kas arī eksistē pēc 10 gadiem, pēc 50 gadiem, un viņi sapratuši, ka viņam jābūt ilgtspējīgiem, lai tas būtu iespējams. Un tāpēc šīs problēmas un izaicinājums ir uzņēmuši ļoti nopietni, un viņi faktiski savā jomā līderi.
Un tas, ka mēs Pasaules dabas fonda strādājam ar viņiem, ir, ka mēs negribam būt tā kā konsultanti viņiem vai viņiem tieši palīdzēt, lai H&M paliek labāks. Bet mums mērķis ir mainīt visu tekstilu industriju un rādīt, ka H&M Group ir kā priekšrīme vai ka parādīt, ka tas ir iespējams caur mūsu darbiem un to, ko mēs darām. Un arī tā, ka mēs sakām, mēs negribam tikai mainīt tekstilu industriju, bet iet aiz tā kā change the textile industry and go beyond, lai būtu ilgtspējīgi. Tad no tā es saprotu, ka tu esi vairāk tā viedokļa pusē, kas uzskata, ka tās reālās pārmaiņas notiek, ka nav runa par to, ka kāds mēģina kādam aizmālēt acis, ja? Tātad vairāk, ka pārmaiņas notiek. Pārmaiņas pilnīgi noteikti notiek, bet es pieņemu, ka arī zaļumaldināšana notiek, bet... Mēs par to vairāk, mums būs iespēja parunāt un padziļināt. Dodam Uldim iespēju atbildēt uz to jautājumu. Jā, es gribētu teikt, ka notiek, bet lēni. Un lēni nevis tāpēc, ka uzņēmēji vai ražotāji negrib, bet lēni tāpēc, kad ir otra problēma – pārstrāde. Tad, kad beidzās tekstilam dzīve, kur viņu likt un kā viņu pārstrādāt. Šobrīd visa Eiropa saskarās ar to vienu un to pašu problēmu. Tekstils ir daudz, tekstils sastāv no dažādiem materiāliem un kādā veidā to atgriezt atpakaļ dzīvē. Vislabākais piemērs ir radīt jaunu vielu, ko var pēc tam izmantot un radīt jaunas drēbes, bet tas ir sarežģīti. Mēs zinām, ka ir vairāk ķīmiski savienojumi arī drēbēs un līdz ar to mehāniskā pārstrādē tas maina savu saturu, un tad jau līdz ar to atkal izmantot to tālāk ir vēl un vēl sarežģītāk. Tā kā notiek, bet lēni. Labi, ka lēni arī, vai ne? Dažreiz jau lēni, pamatīgi top, tā kā super. Ingrīda, lūdzu. Jā, labdien. Man varbūt tā ieskatam gribētos pateikt, kad runājot par modas vai tekstilu industriju, man tas asociējās ar tādu milzu kuģi, kurš peld pa okeānu, ir uzņēmis savu virzienu. Un šobrīd pienāca tas brīdis, ka tam kuģim tas virziens ir diezgan strauji jāsāk mainīt. Un te es varu piekrist Uldim, ka jā, pārmaiņas notiek, viņas varbūt notiek lēnāk, jo man jau uzreiz tā kā no atkrituma apsaimniekošanas nozares raugoties gribās teikt, ka pirmie soļi ir spērti, esam veidojuši infrastruktūru iedzīvotājiem, ir iespēja nodot šos tekstilu atkritumus, esam arī pamanījuši vilšanos tās sabiedrības daļā, kur ir gatavi šķirot vairāk, jo šobrīd mēs dalīti vācam to tekstilu, kurš ir atkārtot lietojams, bet problēma ir tā, kuru nevar pārstrādāt, kuru nevar ziedot. Un šis apjoms tiešām liels nonāk poligonos. Tā kā gribētos teikt, ka reāls darbības sākās arī tajā brīdī, kad mēs par tekstilu sākam domāt jau tad, kad viņš vēl nav kļuvis par atkritumu. Jau tanī brīdī. Tā kā pārmaiņas notiek lēni, bet es domāju, ka virziens ir pareizais. Paldies, Ingrīda un Sandī. Tad kāds tev viedoklis? Jā, paldies. Pagājušajā gadā, kad mēs tikāmies par tekstilu jomu, viens no pirmajiem jautājumiem bija par to, vai ir kāds lietots tekstila gabals mugurā, pašradīts vai pārradīts, un es esmu ņēmusi vērā. Ja pagājušajā gadā man bija pilnīgi jauns tekstils, šogad man ir pārtaisīts, labots tekstils. Man ir brīnišķīga vīriešu blūze, kas ir krekls. Vīriešu krekls, kas ir pārtaisīts sieviešu blūzē. Ir šīs brīnišķīgās rokas, ko jūs redzat. Šeit ir nogriezta šī piedurkne pēc vīles. Tie, kas mani redzēs tuvāk, uzreiz var piesaistīt aci, kad tas krekls ir kaut kāds citādāks nekā sievietei, varbūt tradicionālais. Tā kā jā, man ir pārtaisīts vīriešu krekls. Un tātad tas nozīmē, ka manā izpratnē viss sākās ar mums pašiem, ar mūsu paradumu maiņu, un tas ir iespējams. Sākās ar mums pašiem, bet, protams, ir arī sistēmiskās pārmaiņas, vai ne? Un te varbūt, Sandī, vairāk uz tevi skatos tieši tādā kontekstā, ka mēs zinām, man arī, piemēram, liekas, ka pārmaiņas reāli notiek, jo, ja es tā paskatos, pirms 5 gadiem, mēs bijām ļoti reti cilvēki Latvijas sabiedrībā, kas vispār par šo tekstilu apritīgumu domāja.
paldies visiem jums, kas gandrīz jau esat piepildījuši telti. Tas arī parāda, ka šis viss jautājumu loks ir daudz aktuālāks un arī Eiropas Savienības politikas līmenī. Mums taču ir tāda stratēģija, kas ir uzlikus tos visus vēstījumus tajā vienā virzienā, ka man, piemēram, liekas, ka tiešām fundamentāli lietas ir mainījušās. Un tie, kas nav tajā ilgtspējas vilcienā vēl iekāpuši, ir pēdējā iespēja, pēdējais sauciens, ka vēl var būt pēdējā vagonā var ielikt, jo, principā viss kustās tajā virzienā, vai tā nav? Tieši tā ir. Tekstils, jāsaka, tā ir viens no lielākajiem piesārņotājiem, kas ir arī konstatēts. Un, lai ar to cīnītos vai arī teiktu tā, par viņu domātu, kā to risināt, ir vajag konkrētas rīcības. Un tāds ir izvirzīts vairākas. Tas ir gan no atkritumu tā viedokļa skatoties, gan arī no tekstila radīšanas brīža. Tātad ir jau tas aplis ir izveidots. Jā, un tekstila radīšanas brīdis, tas ir tas, ka mēs jau sākam pie dizaina domāt, vai ne, par to, ko Uldis minēja, vai ir iespējama pārstrāde, kā varētu atvieglot to momentu, kad atnāk tekstila konteinerā, un mums ir jādomā, ko ar to darīt. Un arī Ingrīda ļoti labi, man liekas, ieskicēja to jautājumu sarežģītību, ka nav runa tikai par to, ko mēs varam darīt, tā kā Sandija skaisti rāda, vīriešu krekls, kas ir pārteps par jaunu apģērbu, pārgājis uz citu dzimumu, un joprojām tiek skaisti valkāts, bet ko darīt ar to frakciju, kas nav vairs atkal izmantojam, vai ne? Tā kā ir jāskatās uz to jautājumu ļoti plaši un, protams, laimīgā kārtā, man jāsaka arī no savas pieredzes šajā jomā Eiropas Savienība nenāk tikai ar uzstādījumiem, bet arī nāk ar investīcijām. Tā skaitā es, piemēram, esmu viens no tiem laimīgajiem cilvēkiem, kuram ir iespēja šobrīd domāt ar zinātniekiem un praktiķiem Eiropas Savienības līmenī, ko mēs varam darīt ar dažāda veida tekstilu šķiedrām, ko mēs varam pēc tam dažādās pārstrādes metodēs pārveidot, tā skaitā varbūt kā izēju materiālu tekstilu industrijai, bet ne tikai, arī būvniecībā, arī automašīnās, salonos var izmantot, viss, kur var izmantot kaut ko, kas tiek varbūt tagad valkāts mugurā, vai ne? Un, protams, tas tiešām jautājumu loks ir plašs, un tās investīcijas meklē atbildes uz jautājumiem, kas ir šobrīd vēl neatrisināti, bet zinātnieki un praktiķi saliek galvas kopā un rodas tā ideja. Un mūsu tā projekta rezultātā mēs nāksim ar skaidru vīziju, kā uz šīm dažādām tekstilu šķiedrām, tekstilu produktiem varam skatīties, lai samazinātu Eiropas Savienībā tekstilu atkritumus par 80%. Tas ir ambiciozs mērķis, un tas arī nozīmē, protams, ļoti plašu sadarbību, kas nozīmē arī, ka mums visiem šeit jāpalīdz šķirot tekstils, arī jādomā, kā savādāk var būt tekstilu ražot, ja mēs esam ražotāji, kā savādāk to lietot, ko ar to darīt pēc tam. Ejam pie otrā jautājuma loka tiešām par šīm te kopienu iniciatīvām un aprits ekonomikas risinājumiem, ko mēs vai nu paši kustinām šeit, strādājošie šeit uz skatuves, vai varbūt arī ir kāds iedvesmojošs piemērs no tā, ko jūs zinat, ko dara citi, kas tiešām ir tās lietas, kas varbūt pamatot to iepriekšējā jautājuma atbildi, ka tiešām tās pārmaiņas notiek. Ingrīda, varbūt sāksim ar jums. Jums, es zinu, arī ir sagatavot, un es skatos uz galvenā cilvēka virzienu, pāris vizuāļi, lai parādītu, kā tad tiešām šīs kopienu iniciatīvas izskatās un iniciatīvas, kurām atkal būs iespēja drīz notikt šeit pat Latvijā. Jā, es ļoti labprāt padalītos, jo patiešām ir tādas patiešām jaukas iniciatīvas, kuras savu īstenošanu laikā ir piesaistījušas vēl un vēl domu biedrus, kuri tāpat domā. Un tad pirmā, ko es gribētu padalīties, ir iniciatīva Rīģena paudze, ko mēs pagājušā gadā īstenojām, un tā skaitā arī mūsu sadarbības partneris AE Power bija šī iniciatīvā. Iesaistījām arī grupu astronauti, kas mums ļoti arī atbalstīja šajā iniciatīvā. Un tas, ko gribētos teikt un ko mēs gribējām pateikt, ka šī Rīģena paudze nav atkarīga ne no vecuma, ne no kādas etniskās piedarības vai tautības, bet tā ir tā paudze, kur ir gatavi sev mainīt ikdienā, kaut ar maziem solīšiem,
jo mēs neprasam būt perfektiem un tādu lielu lēcienu veikt, bet katrs šis mūsu mazais solīts jau veido šos kilometrus, lai šīs pārmaiņas notiktu jau tādā globālā līmenī. Un ko tad mēs darījām šajā iniciatīvas laikā? Mūsu partneris sagādāja mums no tekstilu konteineriem tēkreklus, un grupa astronauti radīja tādu unikālu tēkreklu līniju, kura tika speciāli darināta, un līdzekļi, kas tika iegūti no šīs kolekcijas, tika atdāvināti, ziedoti Bukus vecāku mājai. Līdz ar to arī vēl viens solis tālāk spērts, kad kādam tika palīdzēts grūtā brīdī, kad bērniņi nonākuši slimnīcā. Un šī iniciatīva secīgi ir veicinājusi jau turpmāko sadarbību, jau piesaistot arī grupu astronautu nākamajā projektā. Un šeit es gribētu padalīties ar iniciatīvu tādu kā Hackatons, ko mēs rīkojam šogad jau 3. reizi. Un viens no atkrituma veidiem, kam mēs meklēsim šos izaicinājumus, ir tieši šie tekstila atkritumi, kas tā kā ļautu atkal veikt vienu nelielu darbu un pavirzīties tuvāk jau tam, ko mēs varam darīt ar to daļu atkritumu, kura nav šobrīd pārstrādājama. Tā kā, ja jūs saredzat savu kolēģu, paziņu vai draugu vidū kādu, kurš varētu arī iesaistīties šī aktivitātē, mēs gaidām gan studentus, gan zinātniekus, gan uzņēmējus, jo šo hackatonu mēs nerīkojam sev kā uzņēmumam. Mēs veidojam platformu, radam šo iespēju, kur cilvēkiem sanākt kopā, vienu otru atbalstīt un radīt šīs jaunās idejas. Tā kā esat laipni gaidīti šā gada septembrī, Daibē, strādāsim atkal pie nākošā posma. Un varbūt jau, lai varētu arī tā kā par rezultātiem pateikt, tad iepriekšējā hackatonā bija viena jauniešu grupa, kuri tieši no šiem tekstila atkritumiem mēģināja veidot akustiskās plāksnes, ko varētu izmantot. Tā kā laipni gaidīti. Jā, un tas ir tāds burvīgs piemērs tam, ka tiešām ir iespēja pāriet no viena sektora uz otru sektoru, vai ne? Kaut kas, kas varbūt tekstils šajā formā, otrajā dzīvē var arī būt piederīgs kaut kur citur. Pāriesim tiešām tā organiski, man liekas, pie Ulda, jo tas turpina to tēmu, kas tad ir kaut kādi risinājumi tam tekstilam, kas nav atkal izmantojams un varbūt tik viegli pārstrādājams, un kā jau es minēju ievadā, Uldis ir viens no tiem 3 ražot atbildības sistēmas operatoriem Latvijā, kas palīdz mums šķirot tekstilu un arī ne tikai sašķirot un nolikt konteinerā, bet arī palīdzēt meklēt tos risinājumus, kas ar to tekstilu pēc tam notiek. Jā, pirmais, ko mēs sākam, kā jau Dats minēja, mēs izvietojam konteineros ievieto tekstilu. Dažreiz iedzīvotājiem izpratni par tekstili dažādāk nekā mums ar tevi, Dats, un visiem klātesošajiem. Tas ir pirmais izaicinājums. Tas nozīmē, ka konteinerā ir viss, kas cits? Jā, viss, kas cits, ko mēs vien varam iedomāties, neminēsim piemērus. Un tas ir pirmais jau, lai ejot uz tekstilu konteineru, ieta pareizo domu, ka tekstils ir ievietots maisiņā, aizsiets ciet, jo lai mēs saprastu, viena slapja drēbe, krekls vai bikses var sabojāt visu tekstilu konteineru saturu. Jo viņš var sākt pelēt, palikt slapšs. Tajā brīdī, ka viņš ir slapšs un sāk pelēt, viņai ir arvien grūtāk atgriezt apakaļ. Gan citos materiālos, gan otrreizējai dzīvei. Līdz ar to tas ir pirmais posms, lai varētu atgriezt apakaļ. Bet, ja nonāk tekstils šķirošanas punktā, mēs viņu cītīgi pārskatām, jo mūsu prioritāte ir veidot aprits ekonomiku un atgriezt apakaļ. Tad to, ko mēs varam, mēs cenšamies atdot apakaļ. Arī mūsu projekts kopā ar astronautiem un ZAO bija viens projekts, ar ko iesākās, un vēl ir projekts jau gājis uz priekšu, ko es gribu pieminēt, Latvijas Mākslas akadēmiju. Mēs atkārtot vedam gan izmantojam, gan neizmantojam tekstilu Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem, lai viņi var radīt jebko, vai tā ir māksla, vai tas ir dizains, vai kāds cits objekts un priekšmets, un dodam iespēju arī izmantot to tālāk. Un to, ko nevar pārstrādāt, tad ir 2 virzieni. Pirmais virziens, ko mēs šobrīd, jo A.J. Poveram zaļā domāšana ir ļoti kursēta uz zaļo, mēs negribam, lai poligonā nolāk jebkas, ko mēs savācam. Līdz ar to daļa aiziet uz enerģijas ieguvi. Mēs sagatavojam materiāla mehānisku smalcināšanu,
lai tiek iegūta enerģija no tā visos valsts vides dienas noteiktos normatīvos, lai tas nav kādās, kurām nav izsniegts vajadzīgās atļaujas no valsts vides dienas. Un otrais ir, kad mēs vienmēr skatāmies gan ar Rīgas Tehnisko universitāti vai ar Zaļo brīvību, kā mēs varam atgriezt atpakaļ to šūnu no tekstila, kur var radīt kaut ko citu. Vai tas ir no tekstila uztaisīt pūku, kā piepildīt madračus, mīkstās mantiņas, bet atduramies šobrīd pie viena liela izaicinājuma. Tekstils sastāv no 156 ķīmiskām vielām. Veicot mehānisko apstrādi, veidojās visādi izaicinājumi un paliek arvien grūtāk to nodefinēt pa tekstilu, jo viņam ir pa daudz savienojumu. Un tad ir jārada jauni mehāniski vai kādi citi veidi, kā viņu atgriezt atpakaļ materiālā, ko pēc tam var radīt jaunu apģērbu vai kādu citu priekšmetu. Tu minēji to enerģijas atgūšanu. Tā ir tā sadarbība ar Švenku, ja? Jā, Latvijā tas ir Švenks. Pagaidām neviens cits nav konkurence, jo Švenks veicot enerģijas ieguvi 100% ražo cementu un arī iestrādā pelnus klinkerā. Tā kā pagaidām tas ir vienīgais veids Latvijas Republikā, kā pareizi atbrīvoties no nevajadzīgā tekstila. Jā, te varbūt tiem, kas mazliet varbūt mazāk ir iekšā dziļi tēmā, jāpaskaidro, ka te ir runa nevis par mūsu tekstilu kā gabalu dedzināšanu ugunskurā, ja? Un vienkārši sasildamies un tad viss. Bet Švenka Latvija gadījumā, tātad, kā Uldis minēja, mūsu apģērbs un mājas tekstils, kas varbūt nav vairs, viņam nav iespējama atrast jaunus saimniekus, ja, un tā pārstrāde nav iespējama, tad tiek sadalīts, sagriezt mazākos gabaliņos, ja, mazos gabaliņos, un tas nonāk Švenka Latvijā vietā, kur tas tiek izmantots, lai iegūtu karstu temperatūru, ja, lai varētu šo te ražotni atbalstīt ar to vajadzīgo enerģiju, bet būtiskā lieta atšķirībā no vienkārši sadedzināšanas, lai varētu varbūt, piemēram, apsildīt māju. Ja? Šajā gadījumā iegūtie pelni pēc dedzināšanas tiek ielikt iekšā klinkerī minētajā starp produktā, kas ir vajadzīgs cementam. Ja jūs varat vizualizēt betonu, cementu, tas ir pelēks, tas pelēkums nāk no tā pelna. Ja? Tas nāk tātad no šiem pelniem, kas ir sadedzināti, un tādā veidā es zinu, ka šī industrija arī lobē īpašu statusu, teiksim tā, šai veida darbībai, jo nav runa tikai par sadedzināšanu, kad rodas bīstami pelni. Tie nav pelni, ko mēs varētu likt uz vagām dārzā, ja? kā skaistu kompostu. Tur ir viss šīs minētās, Uldu minētās 156 ķīmiskās vielas vismaz iespējams, bet šajā gadījumā pie Švenka Latvija lielās mūsu cementu ražotnes brocēnos, viņi tātad šo te pelnu materiālu ieliek gala produktā un tādā veidā rodas bezatkritumu ražošanas procesā, ja šis gala produkts, kur, nu tad tas, tā skaitā apģērbs varbūt un mājas tekstils, ko savādāk tiešām vairs nevar, viņš ir varbūt tik ļoti sabojāts, novalkāts un tam līdzīgi, tad tā ir tā iespējamā adrese, kas Latvijā ir. Sandi, es došu tagad vārdu tev, Katrīna, tu nāc pēc tam ar citu jautājumu, bet var jau sagatavoties. Sandi, es zinu, ka tu gribi pastāstīt arī par tekstilu labošanas meistarklasēm un darbu, ko ministrija kopā ar sadarbības partneriem dara LIFE projektā. Lūdzu. Jā, jāsaka tā, ka vienmēr ir tā, ka valsts rada kādu politikas plānošanas dokumentu. Šajā gadījumā ir radīts atkritumu plānošanas politikas dokuments, un viņā ir vairākas rīcības, virzieni, uzdevumi. Un tad vienmēr ir jautājums, nu labi, uz papīra mēs to esam uzrakstījuši, bet kā tas viss realizēsies dzīvē? Un tad 2020. gadā mēs pieņēmām šo lēmumu, kad kopā ar politikas plānošanas dokumentu mēs virzīsim arī LIFE projektu, kas būs papildinošais šim politikas dokumentam un realizēs šo politikas dokumentu. Paskaidro varbūt tiem, kas nezin, kas ir LIFE. LIFE tā ir programma no Eiropas Savienības, kas ir orientēta uz vidi un uz klimatu, un, lai izpildītu šos mērķus, viņi piešķir konkrētu
konkrētu finansējumu tai atbalsta programmai. Mums ir atbalsta programma no atkritumiem uz resursiem, saucās mūsu LIFE projekts. Un, lai to realizētu, mums vajadzēja vairākus partnerus. Kopumā 22 partneri šajā projektā, kas ir diezgan izaicinoši priekš mums, lai viņus visus sakoordinētu, lai mēs ar viņiem strādātu kopā un arī realizētu trakas idejas un arī būtu tie mērķi sasniegti. Tekstilam ir īpaša loma. Jāsaka tā, ka Dacia arī ir šajā projektā no Zaļās brīvības puses. Un par tekstilu labošanu ir Eko Baltija. Un viņiem ir arī vairāki arī tādi pētījumi šajā projektā paredzēti. Un šī labošanas klase jau bija tā, kurā es piedalījos pagājušajā nedēļā. Šī brīnišķīgais krekls, kas tapa blūzē. Tas ir meistara klases rezultāts, jā? Pati šobrīd. Ar manām rociņām. Ar tavām rociņām. Nu, tas taču ir aplausu vērts. Jā. Un, jāsaka tā, laikam pēdējo reizi skolā biju to darījusi un pie šujmašīnas arī sēdusies. Bija, tad, kad tu ielic kādā citā tēmā, kas nav gluži tev tādā komfortabla, tu jūties citādāk, bet tu saproti, ka tu to dari kāda mērķa labā. Un tas mērķis, manuprāt, ir izdevies ļoti labs. Tā kā bija šāda meistarklase, būs arī vēl šādas meistarklases, sekojiet līdzi. Ir meistarklases ne tikai tekstilam, mums ir tekstila tēma, bet ir meistarklases arī elektronikas labošanai. Jā, Rīgā viņas notiek, bet sekojiet līdzi Laba veikalam, kas ir arī viens no mūsu partneriem šajā projektā, un tur ir ļoti daudz labas lietas, ko jūs varat atrast. Jā, šeit varbūt arī forši iespēja pajautāt mums klātesošajai auditorijai. Kad pēdējo reizi jūs esat ar kādu tekstila lietu praktiski darbojušies? Nu, labojāt, varbūt šuvāt, adījāt, tamborējāt, paceļam roku, kur ir bijuši tie, nu, sanāks 30%, kādu mums ar Sandiju jāceļ rokas, jā, forši. Nu, jā. Es varu teikt, ka tajā meistarklasē mani pārsteidza 70% bija tiešām jauniešu, kas bija ieradušies mērķtiecīgi, un viņiem bija šīs idejas, un ļoti cītīgi strādāja, un viņi arī teica, ka viņi arī turpmāk to izmantošot. Un bija arī vecāka gājuma kundzīte, kas arī pie šāda brīnišķīgas blūzes tika. Tā kā meistarklase izdevās, bija piepildīta, un visi vīriešu krekli tika pārtaisīti. Lieliski. Un, lai papildinātu varbūt Sandijas teikto, tā kā Sandija arī minēja, ka Zaļā brīvība ir viens no partneriem, 22 partneriem šajā te projektā, kas palīdz tām pārmaiņām notikt. Tas ir arī iemesls, kāpēc es zinu, kas notiek Švenkā. Es esmu bijusi ciemos, man ir bijusi iespēja izpētīt, un tad, kad Latvijā mēs 23. gada janvārī sākām dot visiem iespēju tekstilu šķirot, tad mēs arī palīdzējām pirms tam saprast, kā tad līdz šim mēs esam ar šo tēmu strādājuši, kas Latvijā, gan nevalstiskās organizācijas, sociāla uzņēmumi, labdarības organizācijas, arī tekstila atkrituma apsaimniekotāji, kā viņi vāc tekstilu, kas ar to notiek, tiek labots, netiek labots, ko varam gudrāk darīt, nu, saliktās domas prātā, lai saprastu, ko Latvijā, kāda risinājuma pastāv, kāda risinājuma varbūt šobrīd nepastāv, kur ir kaut kādi caurumi, kur jāskatās vai nu uz iespēju to radīt, vai arī skatīties uz sadarbību reģionā, ja, un šeit man arī jāizmanto iespēju pateikt, ka šobrīd mēs ar kolēģiem no Baltijas un Ziemeļvalstīm strādājam pie tādas sadarbības projekta, kur skatīties tiešām, kā mēs reģionā varam vairāk sadarbību veicināt, jo Latvija, mēs zinām, ir kolosālākā valsts, bet lieluma ziņā maziņa, un arī laimīgā kārtā no mums tekstila atkritumu nerodas tik daudz, jo mēs neesam tik lieli patērētāji kā daudzās citās Eiropas valstīs. Nu, tas arī nozīmē, ka varbūt nav tā, ka katrā vietā Latvijā būtu jābūt pārstrādes rūpnīcai, vai ne? Un tad varbūt jāskatās uz kaimiņiem, kur ir labākas vietas, varbūt atrast to pārstrādes vietu. Sandija, tu gribēji kaut ko papildināt? Jā, par to pārstrādi, manuprāt, mēs diezgan daudz runājam, jo jāsaprot, Uldis jau minēja, pārstrāde ir ļoti laba. Bet, lai atrastu tieši to pārstrādi tam tekstila daudzumam, kas pašlaik ir tirgū, tas ir ļoti izaicinoši. Ir vairāk kārtīgi runāts par rūpnīcu kādā no Baltijas valstīm.
kur būtu vislabākā vieta. Tas ir jautājums, protams, tas ir biznesa modelis, kas ir tad jāizstrādā. Visvairāk par to runā Lietuva, bet pagaidām tas tiešām ir tikai runāšanas process, tas nav ticis līdz tādai konkrētai rīcībai. Ulu, tev ir kaut kas jauns, tu ķēries pie mikrofona, ko mums pateikt? Es gribēju nokomentēt, tu jau teici, Latvija skaista, bet mēs esam maz. Tāpat arī mūsu kaimiņi Igaunijā un Lietuvā. Lai uzbūvētu tekstilu rūpnīcu, ir pietiekami milzīgas investīcijas vajadzīgas, jo tas ir sarežģīti, un, lai rūpnīca strādā, galvenais nosacījums ir izejmateriāls. Un te ir jāatrod sinerģija starp šīm 3 valstīm, kur ir pareizā lokācija, un vai mēs visas 3 valstis varam sadarboties kopā un vienu to apjomu koncentrēt vienā vietā. Jo principā ar vienu rūpnīcu pietikt, lai Baltijas valstīm varētu rast tekstilu pārstrādi. Nu jā, un tas arī, man liekas, lieliski tiešām parāda to vajadzību saprast, kas kurā vietā notiek, vai ne? Jo būtu tiešām ne tas labākais risinājums, ka mēs te taisam Baltijas valstīs kaut ko tādu, ka beigās mēs ļoti konkurējam uz to izēju materiālu, vai ne? Jo uztaisam rūpnīcu, viņai ir jāstrādā, viņa nevar tur tukšgaitā strādāt. Ja? Tad tas nozīmē, ka ir jāskatās arī, kur tās tekstilu plūsmas ir, kāda veida, kāda kvalitāte, kādas šķiedras, ja? Tas viss ir tie izēju materiāli. Un ir arī, protams, tāpēc arī ļoti interesanti, man, protams, kā pētniekam šajā te jomā, bet arī tādam cilvēkam, kas mēģina praktiski palīdzēt tos risinājumus atrast, kurā vietā varbūt ir kāda specializācija kādā valstī. Ja? Ir arī materiāli, un, piemēram, Latvijā mēs jau braucot mašīnā uz lampu, pārunājām, ka lina ražošana ir aizgājusi, salīdzinot ar Lietuvu, kur, piemēram, lins joprojām tiešām tiek ražots, un ir gan lielāk, gan mazāk uzņēmumi, kas tajā darbojās, bet, piemēram, manā bērnībā es atceros, ka es dabūju lina laukos iet un palīdzēt strādāt, tas skaistais zilais ziedošais lauks, varbūt kāds arī atcerās. Bija tāda laika, ka Latvijā bija lins, ja? Bet ir valsts, kurās joprojām ir šī specializācija, un to arī ir svarīgi zināt, lai nesanāk tā, ka mēs rokam kaut kādā tukšā vagā, kas pēc tam ir ļoti grūti aizpildīta. Katrīna, tagad beidzot nonākam atpakaļ pie tevis. Kā jau es tev teicu, pirms kādu laiku, lai tu gatavojies, tagad tev būs iespēja izstāstīt vairāk par to, ko tu jau minēji ievada jautājumā par šo te sadarbību starp Pasaules dabas fondu Zviedrijā un H&M grupu, ko es pieļauju lielākā daļa no mūsu skatītājiem ekrānos un tiem, kas ir šeit ar mums kopā dzīvajā, zina. Varbūt daļa skatās šo uzņēmumus kā tādu piemēru, ka varbūt tomēr tur tās pārmaiņas nenotiek un vairāk par tām runā, bet es zinu, ka Pasaules dabas fonds Zviedrijā jau 15 gadus sadarbojas. Tātad šī sadarbība noteikti ir jau devusi iespēju secināt, ka tās pārmaiņas, kā tu minēji sākumā, notiek. Paskaidro, kas ir tas, vai pastāst vairāk, kas ir tas, kā šī sadarbība notiek un kas ir tieši tas, ko jūs palīdzat darīt. Jo runa ir tā skaitā par vietējo tekstilu ražošanu. Šajā gadījumā mēs nerunājam par vietējo Latvijā ražošanu. Tas varbūt ir aiz Streideviņām jūrām, Indijās, Āfrikās un tam līdzīgi, bet tad lūdzu pastāst vairāk, tu zini. Jā, mēs strādājam 3 jomās, saistīts ar ūdeni, water stewardship, un to mēs sākam darīt Ķīnā, Jangtse upē, tādā river basin, notekā. Un tam mēs strādājam ar bioloģisko daudzveidību. Tam mums ir 2 lieli projekti. Tātad viens ir Indijā, kā mēs ražojam kokvilnu ar reģeneratīvo kokvilnu. Un tas nozīmē, ka tā kokvilna ir labāk nekā ekoloģiski vai organiki. Un tā doma to reģeneratīvo ir, kad atdod vidēji vairāk nekā ņem no viņas. Tas ir viens Indijā, un tad Dienvidāfrikā ar reģeneratīvo vilnu ar aitām. Un kā viņas tur aitas ēd zāli. Un, lai tur neaizaug, jo tur ir grasslands, un tur atkal tie koki ir skaitās kā invasīvie. Kad tur tā dabīgā bioloģiskā daudzveidība, tas ir bez kokiem, ka mēs tur turam tās pļavas atvērtas. Un tie 2 lieli projekti, kas mums ir.
Kāpēc, varbūt, ja drīkst prasīt, kāpēc tieši kokvilna un vilna kā tie materiāli, ko šī H&M grupa skatās un ar ko, caur ko ar jums sadarbojas? Jo tas ir, kur visvairāk viņi ietekmē vidi. Tas ir, kur viņam visvairāk ir ja skatās uz kādu materiālu visvairāk, ko viņi iespaido. Un tāpēc mums jāstrādā tiem nevis kaut kāds, kā teikt, skaists malas projekts, kaut kāds maziņš, kas izskatās labi, bet tur, kur mēs tiešām varam ietekmēt. Un tāpēc mēs esam izvēlējušies tos abus. Un tad vēl, protams, ar klimatu mēs sastrādājamies ar viņiem. Un mēs bijām arī tie partneri, kas darījām, kad H&M grupai ir ļoti ambicijas, ļoti augstas mērķi, ko viņi arī sasniedz. Un tagad viņi, ja skatās tanīs, kur mēra, kā uzņēmumiem, kā viņiem iet, tad viņi topā. Un es teiktu, ka es pateicoties mūsu sadarbībai. Bet par to, kā skatās uz to, kā uzņēmumu, es zinu, ka daudziem liekas, ka tas apģērbs ir lēts un pēc viena tēkrekļa, pēc vēl viens vieta prom. Bet nemaz, kā var teikt, ja skatās, piemēram, Dienvidāfrikā, viena ģimenīt, viņš nav lēts tādā ziņā. Tas nozīmē, ka viņš ir, ka tu vari tavu ģimeni apģērbt, ka tev ir. Un tas ir jāskatās uz mums pašiem, kāda mums ir attieksme pret mūsu drēbēm. Un viņam arī tāds iniciatīvas Remake and Repair, tā viņi to sauc. Pārveidot. Un tad var aiziet uz šitiem veikaliem, kur šis notiek, un tur ir šuvējs, dizaineri tur ir, un viņi var tev palīdzēt šau savus drēbes, un nav jābūt H&M tas zīmols, varbūt jebkas, un uztaisīt drēbes mazāks, lielāks, lāpīt, var aiziet ar dvieļiem un zeķiem, un jebko, lai mūsu attieksme mainās pret to, ko mēs, lai iztaisītu vairāk personiski mūsu tās drēbes, un lai mēs paturam un labojam vēl vienreiz. Jo tas īstenībā ir jau tas, kas visvairāk ilgspējīgi ir, ja mēs nesviežam mūsu drēbes prom. Tad tu teiktu, ka no tā, ko tu arī zini caur savu un savu kolēģu darbu, sastrādājoties ar H&M grupu, ka tur tiešām tās pārmaiņas dziļumā pašā uzņēmumā ir, ko varbūt mēs tā ieejam veikalā vai no malas skatoties uz veikalu varētu neredzēt, ka aizkulisēs notiek ļoti daudz nopietnas darbs un arī tie rezultāti ir, ja? Ka tie rādītāji uzlabojas. Absolūti, un es arī teiktu, ka viens ir tas zaļu maldināšana, tas greenwashing, no kā ļoti baidās, bet tas arī dod to efektu greenhushing, kad nerunā par šitiem te jautājumiem un kad negrib stāstīt tās labās lietas, ko dara, jo zina, ka tūlīt kaut ko pateiks, ka palielīsies, ka mēs darām šito labo, ka būs tā kā tā kāds uzbruks mums un skatīsies un pētīs un teiks, ka mēs kaut ko labi nedarījām pirms 15 gadiem. Tā kā es drīzāk teiktu, ka es gribētu uzmundrināt uzņēmumiem vairāk dalīties ar tiem labiem piemēriem, un lai nebaidītos, jo tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Jā, un es arī varu pateikt, kad mēs pētījām, kas ar to dalīto vākšanu notiek šeit Latvijā, tad arī tajā laikā H&M veikalos bija viens no tām vietām, kur varēja nodot lietoto tekstilu, un tad mēs arī salikām kopā to bildi par H&M grupas investīcijām šķirošanas uzņēmumos, tekstilu pārstrādes dažādās inovācijās. Ja? Tad saliekās, ka patiesībā galu galā runa ir par to, ka mēs visi jau dzīvojam uz šīs planētas, kur mums ir jāizmanto šie resursi, lai tiktu pie apģērba, kas mums šobrīd visiem ir mugurā, jo tā ir mūsu vienošanās, kad apģērbiem jābūt. Un ja mēs paši neskatāmies, kā atrast to ilgspējīgāko veidu, tie resursi var arī izsīkt, vai ne? Tāpēc, protams, tādam ļoti lielam ražotājam kā H&M, tā skaitā, ir biznesa motivācija atrast tos risinājumus un palīdzēt gan tos risinājumus pilotēt, gan arī varbūt jau lielākā mērogā attīstīt. Uldis, skatos, tev mikrofons, tu gribi kaut ko papildināt? Jā, es gribēju pie kokvilnas atgriezties. Mazs komentārs, 100% kokvilnu pārstrādāt, atgriezt apakaļ šūnai daudz vienkāršāk nekā kokvilnu kopā ar poliesteru. Tā kā 100% kokvilnu. Ja mēs nopērkam kreklu, pēc tam nevajag izmetam ārā, viņš aiziet uz pārstrādi, viņu vieglāk ir atgriezt jaunā kokvilnas apģērbā, nekā ja viņš ir samaicis ar kādu citu materiālu. Un te gan ir jāpiebilst, vai ne, ko arī Uldis zina, ka ja notiek šī pārstrāde no tīras kokvilnas uz jaunu, vēl vajag piejaukt arī jaunās kokvilnas šķiedras. Mēs turpināsim šo hakatona iniciatīvu, ideju maratonu. Droši vien arī šis nebūs trešais, ar to nebeigsies, būs nākošais.
kas tā kā ļauj cilvēkiem vairāk aizdomāties, tad ļoti tā tuvu mērķim mums jau ir lietu aprites centrs Valmierā, kas būs Vidzemes iedzīvotājiem pieejams, kur jebkurš no iedzīvotājiem varēs atnest sev nederīgas lietas, varbūt, kuras neizmanto vai nav vajadzīgas, un tad kāds cits, vai nu pielabojot viņas, vai uzlabojot, varēs paņemt. Un šādi mēs veicināsim šo apriti. Tur arī tātad tekstils būs iespējams, jā? Jā. Tekstila apriti. Un vēl kas ir, jau Uldis, ko minēja šī vidas izglītība, man liekas, ka tam ir vislielākā nozīme, jo sabiedrībai ir jātur tas fokus uz to, ka nevis ko mēs varam nopirkt, bet ko mēs varam darīt, lai šī lieta kalpot ilgāk. Un šeit daudz mēs šodien pieskārāmies atkritumu pārstrādē, atkritumiem, un tāpēc man, kā tam gala posmam, kurš saņem šos atkritumus, gribētos teikt, ka te ir ļoti liela nozīme tieši sadarbībai, jo jau tajā brīdī, kad tiek uzzīmēts pirmais zīmējums un izvēlēta pirmā poga, ka šī atbildība ir jāsadala pa visiem posmiem ķēdes, lai mums nav jācīnās tikai ar sekām. Un no sevis man jau ir rīdžena krekliņš mugurā, droši vien izvērtēt savu garderobu tieši šī ilgtspējas aspekta jomā. Jā, tieši tā. Garderoba jāsliek kopā un lietas jāizmanto tā, lai var sakombinēt. Tā skaitā tēkrakls, kas var iet gan uz diseni, gan uz lampas skatu un visur citur, vai ne? Tagad ļoti populāra arī šī kapsula apģērba veidošana, lai mēs varētu dažādās versijas. Tieši tā, kapsulas garderoba, kur ļoti, ļoti svarīgi tieši sakombinēt, tāpēc jāturās pie krāsu kodiem un tas, kas der, un tas arī palīdz tiešām to apģērbu ilgāk noturēt apritē un nenest uz tekstilu konteineru. Sandī, kā ar tevi? Kas ir tie darbi, ko pati darīs profesionālajā jomā un papildus vai ies uz jaunu meistarklasi? Iešu uz jaunu meistarklasi, bet, manuprāt, visa šī diskusija, kad mums pēkšņi pazuda elektrība un bija tas pārāvums, parādīja to, ka tā ir tā īstā dzīve. Arī ar tekstilu. Tas tekstils varbūt bija pa daudz. Tad mēs sākam domāt, ir tie mērķtiecīgie soļi, viņi ir vienkārši jāturpina, uz viņiem ir jāiet, jākāpju virsū un jādara. Tas būtu atslēgas vārds ir darīt. Un arī darīt, arī pārveidojot tekstilu, radīt jaunu un nepirkt varbūt tās tik daudz, kas ir ļoti sarežģīti šajos apstākļos. Jo citreiz liekas, ka tu vien ierunājies, kad tev ir doma par jaunu kleitu un atverot jebkuru sociālo tīklu, tev nāk virsū tas viss, tas vilnis, kad tur viss ir. Šeit ir atbilde, tev atliek iedomāties un tas jau tev parādās realitātē. Jā, un te arī tā izglītošana un izglītošanās un vispār iespēja aizdomāties līdz tādam jautājumu lokam ir ļoti svarīgi, vai ne? Jo tas vilnis, tā patērniecība, tas patērēšanas sabiedrības, teiksim, attīstības posms varbūt mūsu pusē salīdzinoši mazāk gājis virsū, jo tomēr vēsture bijusi tāda, kā ir bijusi, un mūsu patēriņa iespējas ir padomlaikos neeksistējoši plānveida ekonomikā, pēc tam, teiksim, kā tur bija 7 traknie gadi, kur tā arī nepiedzīvojām, bet vienalga kaut ko jau iemācījāmies ar to patēriņu darīt, vai ne? Ir tas moments, ka kaut kad jāpastājās vienkārši, ja? Jo visos pētījumos arī kolēģi zina, sabiedriskās domas datos tik un tā parādās, ka skapis pilns, bet nav ko vilkt mugurā. Kā tas var būt, vai ne? Kā tas var būt? Un ka joprojām liekas, ka ir kaut kāds jauns trends vai kaut kāda jauna sezonas maiņa, man atkal nav ko vilkt, man jāiet uz veikalu. Nevienmēr tā ir tā pareizā atbilde un nevienmēr patiesībā vajadzīga atbilde, jo tiešām kaut kur tajā skapī visi tie resursi ir pieejami. Tagad daļa no jums ir bijuši no sākuma, daļa pievienojās vēlāk, un visiem paldies. Kāds 5 minūtes līdz beigām viss ir redzēts? Kāds ir jūsu tad viedoklis atkal ar rociņu pacelšanu? Pēc tā visa, ko jūs dzirdējāt, tie daži, kas tā kā vairāk domāja, ka vai tās pārmaiņas īsti notiek vai nenotiek, varbūt kaut kur pa vidu starp īstas pārmaiņas un zaļmaldināšanu, ir kāds, kurš tā kā vairāk celtu tagad roku, kā pārliecināja šie kolēģi, stāstot par savu darbu, ka tās pārmaiņas ir īstas. Kurš tā kā dzirdēja pietiekami daudz, ka pārmaiņas notiek? Paldies!
Paldies! Jā, es ceru, ka mēs esam pārliecināti. Varbūt ir kāds, kas palicis tikpat kritisks, šaubīgs. Nu, nezinu, vai notiek pārmaiņas. Ir jautājums. Pagaidiet. Jautājums, kā mums tagad ir elektrība atgriezusies, nozīmē arī, ka ir iespēja šo jautājumu uzdot. Atnesīs jums kolēģi mikrofonu, lai to visi dzirdam ne tikai šeit, bet arī mums tiešraide ir atgriezusies, ja, vai vismaz ieraksts. Pēc man ir jautājums par to, kā tekstilu teiksim, no savas mājas, kas nav izmantojams, nogādāt līdz vietai, kur tālāk viņš nonāk pie švenka. Jautājums, kurā vietā nodot tekstilu? No kurienes jūs nākat, ja šāds jautājums? Tas ir interjera tekstils, un tie cilvēki, kas strādā ar interjeras tekstilu, viņi vienmēr, tas ir regulāri, viņi saskarās jautājumu, ka vienkārši nav kur to likt. Tie ir atgriezumi. Ražošanas atgriezumi. Teiksim, pārpalikumi. Tie ir pārpalikumi. Tie ir arī audumu paraugi, katra sezona. Vienkārši tu skaties uz to audumu paraugu kā uz resursu, bet tu saproti, ka tu nevari visus audumu paraugus pārvērst pilvenos, un nevienam to nevajag. Un tev vienkārši nav kur to likt, un patiesībā stāv šīs ķīpas ar audumiem, un tu nezini, ko to darīt. Ļoti labs jautājums. Paldies jums liels, Uldi. Es atbildēšu, vajadzētu sazināties ar jūsu, es nezinu, kur jūs dzīvojat, atkritumu operatoru, kurš jums apsaimnieko atkritumus vai jūsu ražošanas vietā, un uzdot viņam to jautājumu, jo tad viņš var jums palīdzēt atrisināt, vai ar manu palīdzību iesaistoties, vai ar kādu citu atkritumu operatoru palīdzību. Mēs sniedzam pakalpojumu arī savācot vecos apģērbus, kur ir valsts iestādēm. Viņš ir jāved uz enerģijas iegūvu, mēs nevaram viņu atgriezt atpakaļ. Drošības jautājumu dēļ, tāpat arī mēs ar dažādiem mājas tekstilu ražotājiem arī sniedzam to pakalpojumu. Tā kā jūs minējāt, viņš ir ķīpās vai izbērtā veidā vai kādā citā veidā, vai mēs paši aizbraucam uzkrāmēt. Jā, mēs tādu arī nodrošinām, varam mums sazināties gan ar savu transportu, gan dodam iespēju uzņēmējiem atvest pie mums. Ir vienmēr izcinājums, un viens no svarīgākajiem jautājumiem ir, cik daudz un kāda veida tekstils. Jā, tā kā risinājums būs, cerams, iedrošinājām jūs pie vienas adreses pieteikties. Katrā gadījumā noteikti nedodaties ar šo kalnu pie švenku un neklauvēt pie vārtiem. Ir vajadzīgs starposms. Bet, ja drīkst ar šo kolosālo ļoti praktisko risinājumu, kas, es ceru, drīz arī tiešām palīdzēs atrast atbildi ar šo te ķīpu, kas noliktavā varbūt jau krājas ruļiem, mēs tad arī atļausimies noslēgt saturiski šo tekstilā sarunu ar Sandiju Sniķeru, atkrituma apsaimniekošanas aprits ekonomikas direktoru klimata enerģētikas ministrijā, Uldi Skrēbu, AJ Power Recycling valdes locekli, Ingrīdu Gobernatorovu no ZAO, korporatīvās pārvaldības un audita daļas vadītāju, un Katrīnu Krūmiņš, Pasaules dabas fonda Zviedrijā, korporatīvo partnerību vadītāju. Liels paldies, aplausi runātājiem! Un teikšu tā, kā cilvēks, kas ar šo lietu ņemās entos gadus un 6. gadu pēc kārtas lampā rīko tekstilu pasākumu, turpinam domāt, ne tikai domāt līdz, bet arī rīkoties, lai visi esam daļa no risinājuma, ne tikai problēmas, un tiekamies citos lampas pasākumos un citu gadu atkal par tekstilu, vai nu šeit, vai citur. Paldies jums liels!